Labrīt, labrīt, labrīt! Esiet sveicināti šajā brīnišķīgajā dienā, kad ārā aiz logiem saulīt un mums visiem priecīgs prāts, jo šodien mēs atzīmējam Eiropas dienu. Hip, hip, urā! Mans vārds ir Kašēts, man ir ārkārtīgi liels prieks būt no šī visa patīkamā piedzīvojuma. Un tātad Eiropas dienas priekšvakarā 6. maijā aicinājām vairāk nekā 300 skolēnus un skolotājus no dažādām Latvijas pilsētām doties ceļojumā pa Eiropas Savienību, apmeklējot Eiropas Savienības dalībvalstu vēstniecības, Eiropas Savienības māju, Berek biroju un Eiropas Savienības fondu finansētos projektus, tādus kā Rīgas domu, Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un Laimas šokolādes muzeju. Un tātad skolēni un skolotāji no Baltinavas, no Maltas, no Bunkas, Liepājas, Alūksnes, Rugājiem, Brieža ciema, Alsungas, Viļāniem, Reizeknes, Cīravas un Gulbenes apmeklēja 3 dažādus pieturpunktus Rīgā. Iepazina Eiropas valstu kultūras un tradīcijas, kā arī piedalījās īpašā spēlē. Un tad arī šodien mēs izlauzēsim tos veiksmīgos, kas saņems iepazīsti Eiropu spēles balvas. Bet vispirms vēlos aicināt pie manis šeit priekšā Eiropas mājas institūciju vadītājs izlauzēt galvenās spēles balvas un sveikt Eiropas dienā. Un tāpēc svinīgi aicināšu šeit priekšā pie manis Eiropas parlamenta informācijas biroja vadītāju Martu Rībeli, kur tad arī izlauzēs 2 piedzīvojumu spēļu biļetes ceļojumu pa Eiropu ieguvējs. Lūdzu, Marta. Jā, labrīt visiem! Un es esmu atnākusi ar savu izdales materiālu. Es atradu bildi, tā viņa varētu būt pirms gadiem 30, pie Brīvības pieminekļa. Vienkārši mani vecāki bija aktīvi neatkarības kustības dalībnieki. Un te mēs stāvam ar visiem Baltijas karogiem pie Brīvības pieminekļa, dažādiem jau tagad slaveniem politiķiem. Un mums rokās ir plakāts angļu valodā, ka mēs esam par brīvu Latviju Eiropas kopienā. Un man liekas, tiešām tā ir tā lieta, ka mēs cīnījāmies ne tikai par Latvijas neatkarību, mēs cīnījāmies par to, lai mēs būtu arī atgriezušies atpakaļ Eiropā. Un, manuprāt, ir tiešām mums jānovērtē tas, cik mēs esam sasnieguši šajā laikā. Mēs esam mainījuši savus ikdienas dažādus standartus, kā mēs dzīvojam, kā mēs strādājam. Tajā laikā, kad mēs stājāmies Eiropas Savienībā, bija žurnālisti, un mēs tiešām daudz rakstījām par to, kas mums jāmaina, lai mēs bišķiņ to savu latiņu paceltu augstāk. Un tiešām mēs esam sasnieguši fantastiskas lietas, arī tādas praktiskas lietas, kas patīk latviešiem parasti, piemēram, no nākamā gada, jo mums visiem, piemēram, mobilajām ierīcēm būs vienos lādētājs, kas, manuprāt, tiešām fantastiska lieta, ko mēs esam panākuši, tikai tāpēc mēs esam tagad Eiropas Savienībā. Un es tiešām sveicu visu šajā Eiropas dienā, un Eiropa mums vairs nav mūsu iekšpolitika. Tā nav vairs mūsu ārpolitika, tā ir mūsu iekšpolitika. Tās ir lietas, pa kurām mēs ikdienā strādājam, dzīvojam, un mēs arvien aktīvāk iesaistamies dažādos risinam dažādas nelikumības, kas saistās ar mūsu apkārtni, ar mūsu valsti. Un patiesībā es domāju, ka mēs kļūstam arī arvien aktīvāki, lai risinātu dažādas lietas, kas ir saistītas ar Eiropas lietām. Tā kā es tiešām novēlu mums visiem arī šajā Eiropas līmenī likt augstu latiņu un uz to tiekties, jo es ticu, ka mēs, kā Latvija, varam būt tiešām spīdoša zvaigzne šajā Eiropas Savienības karogā. Un, laikam, tagad man jāizlozē, vai ne? Tā, man ir mikrofons. Tātad, jā, mēs šajā mirklī izlauzējam 2 piedzīvojumu spēļu biļetes ceļojumu pa Eiropu ieguvējus. Un tā pirmais ieguvējs mums ir? Pirmais ieguvējs mums ir no Reizeknes valsts poļu ģimnāzijas, un tas ir Dāvis Lauga vai Plauga. Jā. Tā kā telefons ir, varēs noteikti sazvanīties un tad jau apsveikt. Tā kā apsveicu Dāvi ar šo, manuprāt, vērtīgo spēli. Jā, pirmais laimētājs mums ir. Laiks doties nākamo izvilkt. Un tā, kārtīgi par rokam. Cerams, kāds no otras Latvijas puses es gribētu. Gandrīz, īsti nē, bet tad mums ir Airita Ločmele no Baltinavas vidusskolas. Hip, hip, urā, apsveicam, tiešām apsveicam laimīgi. Airitu. Jā, un tiešām priecīgi Eiropas dienu, izbaudam svētkus. Super, milzīgs paldies. Mēs sakam Martai Rībelei. Paldies jums. Šajā mirklī aicināsim šeit arī tikpat svinīgi pie mums priekšā Eiropas komisijas pārstāvniecības vadītāja Ina Steinbuka, kur izlauzēs Apple iPad Mini 3 planšetdatoru. Lūdzu, vārds jums. Mīļie jaunieši, mīļie skatītāji, es jūs no sirds apsveicu Eiropas dzimšanas dienā. Man ir prieks, ka mēs stāvam uz Latvijas un Eiropas karoga fonā.
Vispār mājas ir ļoti bagāts ar svētkiem. Mēs tikko 4. maijā svinējam Latvijas neatkarības atjaunošanas gada dienu ar baltiem galdautiem. Šodien svīnam Eiropas dzimšanas dienu un galvenais, ka mūs priecē un lutina mājas. Mums ir zilās debesīs un spoža saule. Un ļoti gribās arī apsveikt ne tikai Eiropas dzimšanas dienā, bet apsveikt uzvarētājus. Un tagad es ticu, ka es tagad pareizo cilvēku. Nu, tā, jūs man palīdzēsiet nolasīt vārdu bez brīliem, es neredzu. Elīza, ja? Danta vai Dārta, No? Vītoliņa un no Kronvalda Ata pamatskolas. Aha. Jā, Rādam. jā, šeit. Elīza, mēs tevi no sirds apsveicam. Tu šodien vari šodien tu vari nosvinēt ne tikai Eiropas dzimšanas dienu, bet arī savu uzvaru. Jā. Super, milzīgs paldies. Jā, mums ir laimētājs un vēlreiz paldies. Mēs sakam Inai Štenbukai, Eiropas komisijas pārstāvniecības vadītājai. Tātad mēs esam izlauzējuši brīnišķīgas dāvaniņas, bet ar to dāvanu klāsts nebeidzās. Ar to tikai viss sākās. Un šobrīd man ir tā privilēģija tiešām izlauzēt ārkārtīgi daudz balviņus no vēstniecībām un citiem partneriem. Un tāpēc mēs sāksim ar Dānijas vēstniecību un izlauzēsim dāņu mūzikas diskus ar nosaukumu Nezināmais Karls Nilsens. Un mums šodien būs 5 laimīgie. Un tātad pirmais laimīgais mums ir... Ilze Jermacāne no Briežu ciema pamatskolas. Super, sveicam. Tā kā mums ir 5 diski, tad vēl 4. Nākamo ir laimējis vai laimējusi. Lijāna Runča no Reizeknes valsts poļu ģimnāzijas. Apsveicam! Nākamais laimētājs, tātad savā īpašumā iegūst dāņu mūzikas disku, ir Leonards Pašķēvičs. Tā, lūdzu, apsveicam! Jā, un vēl 2. Tā, rokam. Un laimētājs mums ir Paula Fjodorova no Briežu ciema pamatskolas. Lūdzu. Apsveicam. Un tad 5. kurš laimē dāņu mūzikas disku ar nosaukumu Nezināmais Karls Nilsens no Dānijas vēstniecības, mums ir Baiba Batare no Reizeknes valsts poļu ģimnāzijas. Apsveicam! Super, tiešām ceru, jums patiks šis disks un klausīsieties to. Nākamā balviņa mums ir no Igaunijas vēstniecības, un tā mums ir ieejas karte visai ģimenei Baltijā lielākajā tematiskajā parkā Lotes zeme. Un tātad Pērnavā tas ir Igaunijā, un šo te brīnišķīgo dāvanu mums laimē Romāns. Man grūti šodien ar tiem uzvārdiņiem, tas rokrakstiņš, bet no Krotes Kronvalda Ata pamatskolas Romāns. Apsveicam! Mēs noteikti ar tevi sazināsimies. Dodamies tālāk. Nākamā balviņa mums ir no Itālijas vēstniecības, un tās mums ir Ferrero Rocher konfekšu kārba, un to mums iegūst. Tā. Šo te. Ligita Krūze no Maltas vidusskolas. Apsveicam! Nākamā balviņa mums ir no Īrijas vēstniecības, un tie mums ir suvenīri, bilžu grāmata un īru mūzikas disks. Un tātad mums šodien ir viens laimējušais, un tas mums ir Anastasija no Alūksnes valsts ģimnāzijas. Eglika, Alūksnes valsts ģimnāzijas. Apsveicam! Super, suminam. Nākamā balviņa mums ir no Polijas vēstniecības, un tur mums ir 2 balviņas. Pirmā balviņa – saldumi, suvenīri un poļu mūzikas disks. Un šo te brīnišķīgo dāvanu mums šodien laimē un iegūst savā īpašumā
Iluta Keiša no Baltinavas vidusskolas. Apsveicam! Un otru dāvaniņu no Polijas vēstniecības, kurā ietilpst poļu tradicionālās bērnu rotaļlietas un suvenīri, mums šodien iegūst. Tā, no apakšvilks šoreiz. Un tā. Alise Kušīnska, arī no Kronvalda Ata pamatskolas. Apsveicām! Nākamās balviņas mums ir no Somijas vēstniecības, un tur mums būs 4 laimīgie. Un tātad tās būs īpašas grāmatas, un pirmo grāmatu no Somijas vēstniecības mums iegūst Gatis Kukurāns no Rugāju novada vidusskolas. Apsveicam! Otru grāmatiņu no Somijas vēstniecības mums iegūst Daniela Apšeniece no Briežuciema pamatskolas. Apsveicam! Mums palikuši 2 grāmatiņas no Somijas vēstniecības. 3. grāmatu iegūst savā īpašumā Ksenija Rjumina no Maltas vidusskolas. Hip, hip, urā, apsveicam! Un palikusi vēl 1 grāmatiņa no Somijas vēstniecības, un to mums iegūst Dārta Vicīnska no Alsungas vidusskolas. Apsveicam! Nākamā balviņa mums ir no Vācijas vēstniecības. Tātad soma pilna ar suvenīriem un dāvanām no Vācijas vēstniecības un Gētes institūta. Un šo te brīnišķīgo somu, kur pilna ar suvenīriem, mums iegūst Artis no Baltinavas vidusskolas. Apsveicām! Nākamā balva mums nāk no Zviedrijas vēstniecības, un tā būs Zviedru autoru grāmatu komplekti, un būs 3 laimīgie. Un tātad pirmais, kurš iegūs savā īpašumā Zviedru autoru grāmatu komplektus, ir tā Nora Norenberga no Krotas pamatskolas. Apsveicam! Otrs, kurš mums iegūs šo te Zviedru autoru grāmatu komplektu, ir tā mums ir Amanda Zeimule no Viļānu vidusskolas 8. A klases. Super, apsveicam! Un 3. Zviedru autoru grāmatu komplektu mums iegūst tā, rukam. Līga Puzule no Eglika Alūksnes valsts ģimnāzijas. Apsveicam! Mēs dodamies tālāk, jo tiešām balvu sarakstīns mums ir ārkārtīgi liels, un par to mēs ārkārtīgi priecājamies. Un nākamā balva mums ir no Berek biroja, un tas mums būs Bluetooth skaļrunis. Un to mums laimēs 1 cilvēks, un šis te laimīgais mums ir Mareks. Tā, būs grūti man izlasīt, bet Mareks Kaļtenko. Lūdzu, apsveicam! Nākamā balviņa mums ir no Finanšu ministrijas un Eiropas Savienības fondu suvenīru komplekti. Un būs 3 laimīgie. Un tā tad pirmais, kurš laimē šo te burvīgo komplektu no Finanšu ministrijas, ir Anita Airita Trukšāna no Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas. Super, apsveicam! Otrs, kurš iegūs šo te brīnišķīgo suvenīru komplektu, mums ir Viktors Ādmindiņš no Liepājas Puškina 2. vidusskolas. Apsveicam!
Un trešais laimīgais vai trešā laimīgā mums šodien ir Einārs Puduls no Viļānu vidusskolas. Apsveicam! Jā, un nākamā balviņa mums nāk no Rīgas doma ērģeļa. Balviņā būs Rīgas doma ērģeļa mūzikas un Rīgas doma meiteņu kora mūzikas diski, un tie mums būs 10, tā kā saturam īkšķus un ceru, ka jums veiksies. Un tātad pirmo šo te brīnišķīgo disku no Rīgas doma mums laimē un iegūst Anija Ivanovska no Dzērves pamatskolas. Apsveicam! Palikuši vēl 9 diski. Turam īkšķus. Nākamo disku mums laimē Zane Strēle no Krotes Kronvalda pamatskolas. Te mums rakstīts. Hip, hip, urā! Apsveicam, dodamies tālāk. Palikuši vēl 8 diski no Rīgas doma. Un tātad šo brīnišķīgo disku savā īpašumā iegūst Līva Ejuba no Gulbenes vidusskolas. Tā, dodamies tālāk. 3 diski laimēti, vēl palikuši 7. Tātad 6. Tātad Sarmīte Seržane no Viļānu vidusskolas. Apsveicam! Tā, mums jau palikuši 6 diski, un tā tad nākamo disku mums laimē Santa Lempa no Viļānu vidusskolas. Apsveicam! Un nākamais laimētājs mums ir, kurš savā īpašumā iegūst Rīgas doma ērģeļa mūzikas un Rīgas doma meiteņu kora mūzikas disku, ir Ivo Skaps no Baltinavas vidusskolas. Palikuši vēl 4 mūzikas diski, un vienu no diskiem laimē Madara Jāniša no Rugāja novada vidusskolas. Apsveicam! Tā, dodamies tālāk. Palikuši vēl 3 diski, un laimīgais vai laimīgā mums ir Iveta Mikuča no Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas. Apsveicam! Tātad vēl 2 laimīgie, un tātad viens no šiem te 2 laimīgiem ir Anita Stalidzāne no Rugāja novada vidusskolas. Apsveicam! Hip, hip, urā! Un tad pēdējais, kurš iegūst Rīgas doma ērģeļa mūzikas un Rīgas doma meiteņu kora mūzikas disku, mums ir Sintija Bundere no Maltas vidusskolas. Apsveicām! Hip, hip, urā! Super, mēs sveicām pilnīgi visus, kur piedalījās un kur laimēja šīs brīnišķīgās balviņas. Un tiešām, lai veiksmi jums arī turpmāk, un tiem, kuriem nepaveicās šoreiz, aicinām jūs piedalīties arī nākamajos pasākumos. Tātad mēs esam šodien izlauzējuši 35 balvas, un tātad 35 balvu ieguvēji bijuši, un mēs sveicam tiešām vēlreiz ar visu savu sirdi un prieku un smaidu visus laimējošos. Un ar katru no jums Eiropas Savienības mājas sazināsies personīgi. Tā kā neuztraucieties, mums ir jūsu kontaktāli, un tā kā viss tiks nokārtots. Un dāvanas tiks nosūtīts pa pastu vai ar kurjeru. Un vēlos pateikt milzīgi paldies visiem, kur piedalījās. Un paldies visiem iepazīst Eiropu dalībniekiem. Un tāpēc aicinu jūs vēlreiz šajā dienā pasmaidīt un svinēt Eiropas dienu kopā. Lai jums visiem veicas, lai jums smaidīga, forša diena. Atā, tiekamies jau nākamreiz!